Esiet sveicināti! Nesen saņēmu lūgumu par to, kā varētu izmantot, piemēram, ChatGPT, lai palīdzētu izveidot gada šo te pārbaudījumu, kurā, kur iespējams kārtot skolēniem, lai uzlabotu savu vērtējumu, vai arī, ja nav kārtot kāds pārbaudas darbs. Nu, tad arī mēģināšu vismaz nojaust dažādas veids, kā arī izmantot ChatGPT, lai to izdarītu. Un tas jautājums varētu būt, piemēram, es esmu atvērusi ChatGPT, ielogojusies, un es rakstītu, palīdzi sagatavot man, gala pārbaudījumu skolēniem, lai pārbaudītu viņu zināšanas šādās tēmās. Un es esmu nokopējusi no tā, kāds ir procentuālais gada sadalījums. Mums vajadzētu būt. Tātad 10. klasē es ceru vismaz, ka paspēšu atzīties šīs lietas šādās tēmās. Tēmās pierakstīšu, kā pārbaudījums paredzēts 10. klasē, modulis un matemātika 1. Pierakstīšu, ka vēl ir jābalstās uz skola 2030 programmu. Aptuvenais laiks 80 minūtes un iekļauj visus solo taksonomijas līmeņus. Vēl ko mēs varam izdarīt, mēs varam pielikt klāt arī pielikumu, jo pāris reizes arī bezmaksas versijā var izmantot šīs maksas funkcijas, ka mēs varam pielikt failus un pielikt vēl papildus informāciju. Nu, un tad es arī to izdarīšu, piemēram, kur mēs varam ielikt papildus, tas ir formatīvie darbi, pārbaudas darbi un tam līdzīgi, un apmācīt viņu, lai tas gala rezultāts būtu tāds, kā mēs to vēlētos. Tad man ir aptuvenošais laiks 80 minūtes un iekļauj visus solo taksonomijas līmeņus. Un pierakstīt pielikumā pievienošu kādi ir bijuši pārbaudes darbi, un lai varbūt saprast, mēs arī varam pateikt, kādā kontekstā to izmantot, un veido arī līdzīgus uzdevumus centralizētajiem eksāmeniem. Priekšmeta matemātika 1. Turpināsim. Tā pievienošana noteikti nozīmē, ka mēs uzklikšam šeit pie plusiņa un uzklikšam augšpilādēt no datora. Tad es mēģināšu arī tos atrast. Matemātika. Nu, es varētu pielikt, man ir kopas, pārbaudas darbu pielikšu. Tad es vēl varētu pielikt, kāds man ir bijis par līnijām pārbaudas darbs. Un tāds vienādojums. Attiecīgi mēs respektīvi varam iedot daudz dažādus failus. Un tūlīt tās arī pastīsimies, kas tad man notiks. Ieliksim vēl arī kaut ko par vektoriem. Kuri man pārbaudas darbs, bišķīgi jāuzlabo konstruktūra, ir sumtīgas paši augšā un pirmo variantu priekšpēdējais. Un es jau varētu vēl iedot failus, es vienkārši neesmu līdz kādam transkriptulēsies. Un, ok, tā, lai notiek. Tātad, un tā mums uztaisīsies darba lapa, bet es arī nevis darba lapa, bet šis summatīvais darbs lēnā garā, es tā vismaz ceru.
Vienīgi, nu jā, man nebija tās tēmas, kuras mēs vēl neesam paspējuši tik tālu, līdz ka īstenībā kāds veiksies, ja no sākuma mums nenotiek viss tā, kā mēs to vēlamies, varēsim uzdot vēlreiz jautājumu. Jo man vēl šīs 3 tēmas, es neietevu šos summatīvos pārbaudas darbus. Skatīsimies. Ne kaut kas jau mums notiek. Bet ļoti bieži, ko es esmu ievērojis, kad ir jāpārstrādā punktu un vērtēšanas kritēriji, it īpaši tam, tas jebkurā gadījumā kalpos kā pamats. Un mums tāpat tām ir jāiziet cauri. Bet tā. Es īstenībā gribētu patiesībā vēl nedaudz sarežģītākus uzdevumus. Teorētiski viņi jādomā par laiku. Es pat varbūt arī gribētu, ir vietas, kur parādās. Es vēl gribētu varbūt, lai norāda klāt šo solo taksonomijas līmeni. Un es gribētu vēl varbūt norādīt par šo procentuālo sadalījumu, kā kad zināšanas un pamatprasmes 30% pielietojums, tad tur ir tie 40% apmēram, un tad ir augstākā līmeņa 20-30%. Un es to arī varu pierakstīt. Es varētu pierakstīt solo līmeņu klāt un saglabāt proporcijas, kā zināšanas un pamatprasmes ir 30% pielietojums, nobilksim šeit 50%, aizveicīšu vēl reklāmiņu ciet, pielietojums ir 50%, varbūt, labi, 40% un kompleksas problēmas. Un tad pēc šīs sadalījuma man sanāk 30%. Bet to mēs arī varam pamainīt, jo es gribu pišķīt varētu būt, ka viņiem jau arī attiecīgi. Bet jebkurā gadījumā tam ir jāiziet cauri, un ir īpaši, ja mēs arī vēl esam izstrādājuši, ja mums tagad sāk apmierināt tas gala rezultāts, kādu mēs gribam, tad mēs varam arī vēl izdarīt tā, ka mēs, piemēram, pajautājam, lai mums sarakstā atbildes, un tad, bet tāpat es vienmēr iesaku izveicināt, un tad, lai pārbaudītu, jo šis mākslīgais intelekts ar izveicināšanu, viņam noteikti ir varbūt problēmas, izdarīt to, un par vērtēšanas kritērijiem noteikti arī jāaiziet pāri. Un tagad, kur tās kompleksās problēmas, labi, es gribu, lai tās tiešām pēc punktiem tā sanāk, manuprāt, te kaut ko viņas, man liekas, ka nestrādā, man liekas, ka procentuālais uzdevumu sadalījums nav tāds, un nepieciešams vairāk kompleksās problēmas un veido tās no dažādiem tematiem. Redzēsim, ok. Tagad pētīsimies, kas mums te. Vismaz kā pamats, manuprāt, ir ļoti, ļoti ok. Vienīgi tur būtu jāizskatās. Un vēl veids, kā mēs patiesībā ko mēs varam vēl izdarīt, bet tas, manuprāt, ir gan, ja mums ir maksas versijas, parādīšu vienu pēdējā laika feature, es pielikšu šos 2 aicinājumus kopā, un ir padziļinātāja izpēte,
bet tās nav maksimāli, tas nav iespējams varbūt ļoti, ļoti daudz. Es pielikšu šim uzdevumam klāt šo te padziļināto izpēti un paskatīsimies, kas tad arī vēl notiks. Jo tad ar šo padziļināto izpēti ir kvalitatīvāks, un jūs arī redzēsiet kvalitatīvākas iespējas, un patiesībā var ļoti daudz, var gan dažādas analīzes, salīdzinājumus veikt, un viņi ir tiešām ļoti parādīs, kā viņi tiek veidoti. Tā. Es atbildēšu, jā. Man likās, ka bija dažādi jautājumi, es atbildēšu, jā. Un jūs līdz redzēsiet arī, kā šīs zināšanas, kā tā izpēta tiek veikta. Parasti tas prasa arī kaut kādu laiku. Jo man ir ChatGPT maksas versija, tas arī ir jāsaprot, un šī funkcija, manuprāt, ir pieejama tikai maksas versijā, un līdzās arī redzēsim, kā tad tas mums arī tūlīt iztīsies. Jums vēl parādīt, kā izstāst, tad, kad izmantoju to padziļināto izpēti, lai gan tas aizņem 24 minūtes, tas gala rezultāts patiesībā šajā gadījumā bija sliktāks, bet to mēs nevarējām zināt, tas bija jāpamēģina, un vietām, neatspoguļojās pareizi, bet pamats jau ir tāds pats, un patiesībā būtu pieticis ar to bez padziļinātās izpētes, gala rezultāts arī pietiekami labs. Tā kā paldies!